Siltumražošanas uzņēmums Liepājas Enerģija apkopojusi datus par siltumenerģijas patēriņu janvārī. Tas ir līdzīgs kā pagājušā gada decembrī, bet ievērojami mazāks nekā pagājušā gada janvārī. Janvārs bija netipiski silts, tā jāsaka. Tā temperatūra bija līdzīga kā decembrī, bet ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada janvāru, tad šī gada janvārs bija apmēram pa 5 grādiem siltāks. Līdz ar to arī siltumenerģijas patēriņi ir samazinājušies ievērojami, un vidēji pilsētā ir apmēram 21% mazāks patēriņš. Janvārī līdz ar fosīlā atjaunojamā kurināmā dabasgāzes cenas samazinājumu samazinājies arī nedaudz siltumenerģijas tarifs. Tarifs mainās līdz ar gāzes cenas izmaiņām, bet viņš mainās salīdzinoši nedaudz. Un janvārī šis tarifs ir nedaudz samazinājies pret decembra tarifu. Tas ir apmēram par €0,5 par megavatstundu. Iedzīvotāji kaut kādā mērā to jutīs, bet tas būs ļoti neliels samazinājums. Tomēr, kā liecina dati, ir Liepājas iedzīvotāji, kas janvārī maksāja par 1 kvadrātmetru dzīvojamās platības nedaudz vairāk kā 50 centus, bet turpretī citi maksāja aptuveni €50 par 1 kvadrātmetru. Kādēļ tāda starpība? Tas faktors ir mājas tehniskais stāvoklis. Vai māja ir siltināta, vai mājā ir mainītas apkures sistēmas, vai ir veikts dažādi uzlabojumi. Un šī atšķirība ir ļoti kardināla. Lūk arī salīdzinājums, kāda ir rēķinu atšķirība starp mājām, kas ir renovētas un tām, kur nekas nav darīts, bet pa vidu ir tās mājas, kur ir veikti daļēji uzlabojumi. Nomainīt iekšējā siltumapgādes sistēma, nosiltināt bēniņu, pagrabs vai gala sienas. Tas nozīmē, ka var sākt ar mazumiņu, jo tūlīt tas atspoguļosies arī mazākos rēķinos. Jau otro sezonu veiksmīgi darbojas energokomplekss Kājielā, kur ir izvietoti 2 moderni siltumražošanas avoti – biokoģenerācijas stacija un biomāsas katlamāja, kas siltumu ražo vidē draudzīgi izmantojot vietējo atjaunojamo kurināmo šķeldu, kas iegūta tepat uz vietas izcērtot aizaugušas ceļmalas un pļavas. Šķelda kā kurināmais silda ne tikai liepājniekus, bet arī ekonomiku, jo atbalsta mežstrādes uzņēmumu darbību. Tieši veiktā siltumražošanas modernizācija un kurināmā dažādošana ļauj Liepājas Enerģijai atkal iet garo un sarežģīto ceļu, lai samazinātu siltumenerģijas tarifu. Process sastāv no 3 soļiem. Mums ir 3 tarifi dažādi jāapstiprina. Pirmo no šiem 3 mēs iesniedzām regulātorā pagājušā gada oktobra sākumā. Šī gada janvāra beigās mēs iesniedzām otro no 3 tarifiem. Tas ir koģenerācijas stacijai Kājielā tarifs. Un tad, kad šis tarifs tuvosies izskatīšanas beigām, tad mēs domājam, ka mēs varētu iesniegt izskatīšanai siltumenerģijas gala tarifu, kurš tad ir tas, kuru sajutīs mūsu lietotāji. Ar drošu pārliecību var teikt, ka jaunais gala tarifs būs mazāks nekā patreiz esošais. Pēdējo 4 gadu laikā Liepājā siltumenerģijas tarifs ir samazinājies par 22% un būs vēl. Bet tad jau iedzīvotāji var atslābināties un neiespringt, lai sakārtotu savus mājas un samazinātu siltumenerģijas patēriņu un savus apkures rēķinus, jo samazināsies siltumenerģijas tarifs. Tā runā, ka pat līdz pusē var samazināt siltumenerģijas patēriņu, līdz ar to arī izmaksas var samazināt uz pusi, ja māju saved kārtībā. Ja. Mēs savu tarifu, diemžēl uz pusi samazināt nevaram nekādā veidā, jo lielāko daļu no tarifu veido kurināmā izmaksas, ja, un kurināmais maksā tik, cik maksā. Liepājā ar katru gadu palielinās renovēto māju skaits. Šajā apkures sezonā tas palielinājies par 10%, bet domājams, ka jaunā Eiropas Savienības struktūra fondu programma pamudinās arī vēl nerenovēto māju iedzīvotājus rīkoties, sakārtot savus mājas un samazināt siltumenerģijas patēriņu un rēķinus.